Atrodos ļoti tādā darbīgā vidē. Šis ir Venipaka termināls, kur notiek preču aprite. Jo brīdī, kad tu saspiedi internetā un nopērc kādu preci, izvēlēs to saņemt ar kurjeru vai varbūt pakomātā, tas viss iziet cauri šķirošanas centram. Kā strādā vispār pasta komersantu bizness, par to sarunā ar Venipaka izpildu direktori Sanitu Bērziņu. Sveiki, Sanita! Sveiks, Oskar! Prieks būt šeit terminālī. Tikko uzzināju, ka to tās sauc. Termināls asociēs vairāk ar lidostu, bet atšķirībā no lidostas termināla šeit ir paciņas, kas tiek ienāk un iziet līdzīgi kā lidostās cilvēki. Jā, tieši tā. Iekšā ārā nekas neuzkavējas ilgāk par diennakti. Jā, mēs šobrīd filmējam šo sarunu pulkstens pusē 2 pēcpusdienā un nokļuva tad šķiet tukša, bet tu teici, pēc pāris stundām tas viss jau kardināli mainīsies. Jā, pulkstens 5 sāksies lielākā kustība, jo atgriezīsies paciņas, kas ir savāktas dienas laikā. Pa nakti nāks naktslīnijas no citām Baltijas valstīm un no Polijas. Šeit sāksies lielā rosība, kas ilgs visu nakti. Apmēram 6 no rīta cilvēki beidz savu darbu, un tad jau 7, 8 mēs gaidām kurjerus, kas tālāk izvadīs paciņas saņēmējiem. Sanāk tā, ja cilvēks ieliek paciņu pakomātā vai atdod to kurjeram, nosacīt dienas vidū, tad nākamajā dienā tā nonāk jau pie saņēmēja. Tas nozīmē, ka to visu noprocesē faktiski naktī cilvēki. Jā, tieši tā. Tas, ko tu šodien iedosi kurjeram rokās vai ieliksi pakomātā un gribēsi aizsūtīt, piemēram, rītā uz Pērnavu, Viļņu, Kauņu, Ādažiem, Daugavpili, viņš rīt saņems viņu. Okay. Tas nozīmē, ka ir kaut kāds pulkstenis pēc cikiem iemetot, tad jau tu aiznākamajā dienā. Jā, šis te nogrieznis parasti ir 4-5 vakarā. Tā ir laba informācija, faktiski. Tas jau netiek tā afišēts patiesībā. Tās pakomāti nav rakstīts, hei, tur iemet līdz 4 un tad dabūsi nākamajā dienā. Jā, apmēram tā līdz 4-5 ap šo laiku kurjeri veids pēdējo to riņķojumu, to braucienu cauri klientiem, un viņi savāc visas tās paciņas, kas ir iesniegtas dienas laikā. Un, ja tur ir tajā pakomātā vai ir pie tā nosūtītā tā paciņa, tad viņš arī savāc viņu atved uz šajieni, un tad mazie ruķīši pa nakti sašķiro, saliek visu pa nozīmētajām adresēm, un tālāk tas mēro ceļu vai nu uz Gulbeni, vai nu uz Daugavpili, vai uz Liepāju, un tad tālāk jau kurjers ar mazajām mašīnām aizved līdz gala patērētājiem. Es tā atceros netik senā pagātnē, šī gadsimta sākumā. Bija pilnīgi normāli, tev kaut ko vajag, aiziet uz veikalu, meklē, nav vai dārgi, aiziet uz citu veikalu, parunājies, paprast kādu ieteikumu, tiec pie preces. Šodien tas viss ir krietni mainījies. Ja man kāds 2000. gadā teiktu pakomāts, es droši vien nesaprastu, ko viņš man saka. Šobrīd man šķiet, atsūt man uz pakomātu, vai, ja es klikšanu internetā pērku preci, tad arī es bieži vien apzināti norādu pakomātu, jo es zinu, ka tā būs tāda vieta, kur es, kad man sanāks, kaut kādā tur nedēļas griezumā es piebraukšu, savākšu. Jā. Un tas ir īstenībā ļoti tāda liela izmaiņa patērētāja vispār ceļā līdz precei. Man liekas, ka pakomāti ienāca Latvijā 15. 16. gadā, tajā laikā. Un toreiz tas arī bija liela inovitāte un cilvēkiem, īpaši latviešiem, pie jaunām lietām ir grūti pierast. Bet tāds lielais spēriens bija tad, kad e-komercija attīstījās, un tas bija Covid laiks. Un cilvēki, protams, kad viņi nevarēja aiziet uz veikalu, viņi meklēja veidus, kā iepirkties attālināti, tad visa e-komercija auga tur 200–300% katru mēnesi un tā tālāk. Un nākamais viens, tu iepērcies, bet kā tu to saņemsi? Aizbraukt pats ir kaut kādi ierobežojumi iespējams, un tad ir tas pakomāts, vai arī te kurjers pats atved uz tavu adresi. Ērtāk, kā jau tu minēji, ir, ka tev atved uz pakomātu, tu pats jebkurā diennakts laikā, vai kad tev ir ērti, ja noteiktajās tajās 5 dienās vai 3 dienās piebrauc pie tā sava pakomāta un izņem viņu. Un es varu sadarīt gan tu, gan arī mūsu skatītāji un klausītāji, viņi zina savu pakomātu adresi. No galvas. Tu zini, kas tev ir tuvākais pie mājām vai pie darba. Un tev pat, ja kurjers, piemēram, tev ir saplānots, ka viņš aizbrauks pie tevis uz mājām, bet tu neesi tajā brīdī uz mājām, tu jau zini, ka lūdzu atstājiet man to paciņu jau konkrētajā adreses pakomātā. Mēs jau esam tik ļoti pieraduši pie šī pakomāta dzīves. Un arī nākamās tendences,
ko mēs redzam, ir viena lielie pakomāti, kas stāv pie tirdzniecības centriem vai kādiem citiem. Otrs ir pasaulē jau arī attīstās individuālie pakomāti, kas ir pie mājām. Man var būt savs pakomāts. Jā, tā var būt savs pakomāts. Tāda kaste liela uz kājas vienas, kur tu zini kodu un tu aizsūti šo unikālo kodu savam kurjeram, kas tev vēd paciņu. Viņš tur arī ieliek un tā kā neatstāja tev, nezinu, aiz vārtiņiem vai pie kaimiņa, bet ieliek tavā privātajā pakomātā. Es klausījos tavu atbildi un es domāju, man ienāca prātā tas formulējums, kas nebija iepriekš tā definējis, ka pakomāts būtībā ir tavs dzīves vietas pagarinājums, kurš varbūt pie mājas, kā teica, individuālis, kas mums vēl nav Latvijā raksturīgi, bet tas, teiksim, pie mana iemīļotā tirdzniecības centra varbūt pat daudz kilometrus no mājām, tas ir tāds kā mājas pagarinājums. Jo, kā tu minēji, tu zini adresi, tu zini, jau tur nav tur vairs nekādu, tu nemaldies tajā ekrānā, tu jau zini, kas tur jāspiež, tu jau zini, kā tur var nosūtīt, saņemt tā tālāk. Ļoti interesants tāds fenomens, jā. Saki, pieminēja Covid un to e-komercijas tādu bumu. Kā ir tagad? Covid jau vispār, es nezinu, cik ir pieklājīgi par to runāt, jau liekas, jau tāda pagātne, kaut kas nepatīkams tur bija, aizmirstam. Ja? Un kā ir tagad ar to e-komerciju un paciņām un visu to, vai nav tā, ka tas tirgus ļoti attīstījās, ienāca daudz spēlētāji, to starp Benipak, pakomātu tirgu, vai kurjeru sūtījumu tirgu. Un tagad nav tā, ka jūs tur tādā asiņainā okeānā peldat? Jā, es varbūt sākšu ar tādiem pamatiem. Jā, kad e-komercija Covid laikā ļoti attīstījās, tajā mirklī arī bija ļoti izplatīta, kad cilvēki vēlējās saņemt savu paciņu uz mājas adresi. Tikai tad, kad Covid jau beidzās, cilvēki sāka daļēji vai pilnībā atgriezties darba vidē, tad mēs redzējām, ka šis pakomātu pieprasījums pieaug. Tāpēc, ka viņš vairs nav mājās un viņam jāatrod nākamā ērtākā veida, kā saņemt savu paciņu, un tas ir pakomāts. Un arī šajā laikā tieši arī Benipak iegāja pakomātu tirgu, kur jau ir diezgan intensīva konkurence, jau ir savi tirgus spēlētāji nostiprinātu tirgus nišu ar saviem lojāliem pircējiem. Un jā, mēs jūtam šo grūtības ienāk jaunam zīmolam pakomātu tirgu un ir savas iestrādes, ko mēs darām, ko mēs redzam, ka vajag vēl attīstīt, bet pirmām kārtām, kas ir un uz ko mēs arī fokusējamies, tas ir izveidot ērti, pieejamu un plašu pakomātu tīklu. Jo mēs aizvien vairāk novērtējam, ka tas pakomāts ir tieši blakus mājām vai vistuvāk. Ja? Ideālā gadījumā mēs varam aiziet ar kājām līdz tam pakomātam. Ja? Labākajā gadījumā, ka mums ir viņš pa ceļam no darba vai no dārziņa līdz mājām. Tādā sasniedzamā jāmet līkums. Jā, jāmet līkums. 5 km rādījus. Tas ir tāda komforta zona, vai ne? Kas ir tāds ok. Lūk, un pēdējos gados mēs tieši esam investējuši savus līdzekļus, lai attīstītu šo ērto piekļuvi, paplašinot pakomātu tīklu. Tas ir tas pirmais solis. Un, kā teicu, konkurence diezgan sāsināta, jo tajā pašā laikā mūsu arī konkurenti neguļ, viņi arī paplašina savu pakomātu tīklu. Tirgu ienāk jauni. Pagājušo gadu pasta komersantu skaits kaut gan ir krities uzņēmumu reģistrā, bet tajā pašā laikā ir ienākuši jauni un tādi lieli zīmoli. Ukrainas ir ienācis pasta komersants, Lietuvas pasta komersants ir ienācis Latvijas tirgu, un arī viņš piedāvā savus pakalpojumus. Tiesa, šie divi pasta komersanti, viņi vairāk strādā uz savu esošo bāzi, un viņiem tas ir tāds pagarinājums viņu lokālajam tirgum. Kā piemērs. Pieņemsim, Lietuvas pasts, viņiem ir kaut kāds globālais līgums ar kādu ķīniešu uzņēmumu, un līdz tam viņš sadarbojas ar kādu citu komersantu, lai Latvijā izplatītu savas paciņas, nezinu, ar Benipak, vai ar kādu citu komersantu. Tad tagad viņi ir nolēmuši paši savus pakomātus šeit uzstādīt, un viņiem jau ir aizpildījums, jo viņiem jau ir šis globālais līgums. Tāda kā vertikālā integrācija faktiski paņem vēl kaut kādu tirgus to līmeni zem sevis. Es skatos, ka jums ir tas
pakomātu tīkls diezgan attīstīts ne jau tikai Lietuvā, kas ir saknes uzņēmumam, bet arī jau ar Igauniju, Latvija. Latvijā šķiet 200 pakomātu, kaut kas ap to. Ja. Un es tā domāju, es to skatījos, domāju, man nav tāda izpratne, vai tas ir daudz, vai tas ir maz. Vai tas ir, jo to droši vien jāskat kopumā pa tirgu, vai ne? Es teiktu tā, ka tas ir pietiekami, lai sāktu. Lai sāktu. Jā, tas ir pietiekami, lai sāktu, bet tas nav pietiekami, lai tu kļūtu par tirgus līderi. Kas ir Venepak vispār stiprās puses, ja mēs tā aizgājam tajā, ka tās, tu ieskicē tās atšķirības, ka tur dibinātāji vai kā privāts, neprivāts, bet tādā varbūt klienta pusē, patērētāja pusē, kas ir tās atšķirības vai priekšrocības? Mēs esam ļoti orientēti uz klientu un uz individuālām klientu vajadzībām. Viņam vajag obligāti, piemēram, laika logs, ka mēs varam aizbraukt pakaļ tai paciņai, ir 4:30. Un viņam nedara nekas cits, tikai šeit 4:30. Vai ka piegādāt preci var tikai līdz 10:00. Un neskatoties, kas mums ir citi, 1000 sūtījumu dienā, šim klientam šajā adresē mums tieši 10. Tā es teiktu, elastība un ātrums. Mums ir šis solījums piegādāt paciņu Baltijā 24 stundu laikā. Arī tad, ja es kaprīzi pasaku, ka man vajag 4:30? Jā. 4:30 mēs nogādāsim viņu no Rīgas līdz Druskanīkiem, kas ir 500 km nākamajā dienā. Robotināti. Roboti ved paciņas. Roboti piepilda pakomātus. Nezinu, vai. Man tomēr interesē pajautāt par to digitālo transformāciju. Cik ļoti mākslīgais intelekts iet iekšā šajā nozarē, ko mums gaidīt nākotnē, un varbūt viss paliks pa vecam. Šobrīd mēs strādājam jau ar teiksim tā, citas paaudzes šiem maršrutizācijas, automatizāciju vai ar šo pašu konvejeru, jo mākslīgais intelekts ir ienācis pēdējo gadu vai 2 gadu laikā. Relatīvi nesen, jā. Relatīvi nesen. Un šobrīd, ja kādi risinājumi ir diezgan dārgi, par cik tas ir tikai inovatīvi, tikai kaut kas jauns. Un gan mūsu nozars, gan arī citas nozars tikai mācās viņu pielietot vai integrēt savās sistēmās. Šobrīd maršruta automatizācija, jā, viņa notiek, tiek, iedomājies Latvijas karte, un tev ir pilns ar sarkaniem punktiņiem. Jā. Un tev ir vajadzīgs, un katrs punktiņš, jā, viņam ir citas vajadzības, kā es minēju, katrs grib 4:30, cits grib līdz 10, kādam ir 30 kg krāva, citam ir 700 kg krāva. Ja? Un šie punktiņi ir jāsavieno tā, lai tas maršruts iet secīgi, lai šoferīts netērētu laiku šķērsot lielās šosejas vai upes, lai viņš netērētu laiku gaidot kaut ko, bet ka viņam ir viens pēc otra, tā kā tāda čūskiņa, ja, viņi to visu aptver. Ja. Un tā visa ir tā uz optimizāciju, lai mēs varētu vairāk apkalpot, lai mēs varētu apkalpot laikā, lai mēs varētu būt tur, kur mums ir vajadzīgs būt, lai mēs nesēžam tur, kur mums nevajadzētu būt. Tāds darbs, kas kādam varētu šis ļoti pievilcīgs, un cits varētu teikt, nekad. Bet kā ir īstenībā? Kā ir pasta komersantu nozarē dabūt darbiniekus un kā tos noturēt? Pēdējā gada laikā mūsu darbinieku mainība ir bijusi diezgan zema. Bet es viņu sasauktu kopā ar makroekonomisko situāciju Latvijā, ka mums ir tā kā velk uz recesiju. Ir bišķi kaut kā tikko arī bija -0,2. Jā, un ir tā stagnācija jau kuro kvartālu pēc kārtas, vai ne? Un var just tomēr visi iepriekš minētie, ko mēs darām, un mēs visu laiku arī domājam, ko mēs tālāk darīsim. Kā piemēram, mūsu kurjeriem reizi ceturksnī mēs viņus apbalvojam par labāko kurjeru, jo mūsu klienti balso par viņiem, kurš ir bijis labs, kurš varbūt kaut ko nav izdarījis, dod atgriezienisko saiti. Mēs šo informāciju apkopojam, mēs viņu apbalvojam. Kā arī mums ir regulāras, vismaz katru nedēļu,
Picas naktis, ka mūs atved picas, nu, ne naktī, bet vakarā atved picu, un šeit šķirotājiem ir ko ēst, vai maizītes, ja? Arī mums notiek visādi ārpus darba pasākumi, tur saliedēšanās pasākumi, komandas pasākumi, sporta pasākumi. Tā kā kaut kādā mērā to darbinieku lojalitāti audzēt ne tikai uz bonus un algas, teiksim, rēķinu, bet arī kaut kā Jā, jo būsim godīgi, darbinieks algu var nopelnīt jebkur. Nu, īpaši mazkvalificētais, viņš var aiziet rītā, strādāt kādā citā noliktavā un saņemt to pašu līdzīgu atalgojumu. Bet ir jāveido tie citi iemesli, kāpēc viņš strādā tieši šeit un pie mums. Tagad populāri runāt ir zaļās kurses, vide, glābsim planētu. Tā paciņu sūtīšana katram uz mājām, es nezinu, cik tas ir zaļi. Man gribas šo jautājumu uzdot. Varbūt tā sanās kāda provokācija un redzēs, kā Sanita izlocīsies, vai viņai varbūt būs pārliecinoša atbilde. It kā jau būtu labāk, ja tas lielveikals vai kaut kāda viena vieta, kur to atnāca vai atbrauc ar velosipēdu un paņem to savu kaut ko, ko tu tur gribi. Silikonu, nezinu, apvalku savam telefonam, bet nē, šobrīd tas viss tiek kaut kā vests pa visu pasauli. Kā tu redzi šo? Tu saki, aizbraukt uz veikalu un nopirkt tajā veikalā visu vienu. Ja? Labi, ka tev ir pieejams tāds veikals, kurā ir viss pieejams. Nu, parasti jau nav, bet nu jā. Tieši tā. Un tajā pašā laikā, iedomājies, ja visi atbraukt uz to veikalu un arī meklēt to vienu. Iespējams, ka būtu kaut kāda preču iztrūkums, tu neatrastu, nezinu, sava izmēra drēbes, jo kāds jau būtu nopircis vai tieši to, ko tu esi izvēlējies. Un tā e-komercija nāk tev tajā mirklī palīgā, ka tu sēžot savā darba vietā vai vakarā mājās pie TV, tu izšķirsti un tu atrodi, ko tu gribi. Un mēs tavā vietā veicam šo konsolidāciju. Paciņu vai preču konsolidāciju, pasūtījumu konsolidāciju. Respektīvi, šīs te visas 1000 paciņas, ko skatītāji neredz, bet mums atrodas apkārt, ja? Iedomājies, ja katrs pircējs viņai pakaļ brauktu. Jā. Kādas tās ir tās izplūdes gāzes, degvielas patēriņš, izmaksas, laiks, un laiks ir pats vērtīgākais, ja, ko mēs tajā visā. Bet šeit mēs varbūt ar vienu braucienu aizvam 10 vai pat 20 paciņas uz vienu adresi. Tā kā sanāk daudz tādi mazāki veikaliņi, kurā tu paņem to savu lietu. Jā, okay. Tas pats pakomāts. Bet tad sanāk, tas pakomāts tomēr ir tā kā zaļāka izvēle nekā kurjers uz mājām. Jā, ja te būs privāta mājām, pilnīgi viennozīmīgi ir zaļāka. Un tāpēc arī tieši pakomāts vienmēr maksās lētāk nekā kurjers uz mājām. Aha, tad cenas motīvs arī. Nu, ja tu gribi kurjeru, tad tur ir, es vienkārši neesmu tur ļoti... Nu, atkal konsolidācija, cik izmaksā aizvest 10 paciņus uz vienu pakomātu, vai vienu paciņu, vai pat 2 paciņas cilvēkam uz mājām. Klausies, nebūtu zaļāk tā, ka būtu viens universāls pakomāts, kuru operē vairāk tirgus spēlētāji? Kāpēc katrs būvētu savu metāla kasti? Bet kādam vajadzētu aizbraukt uz to universālo? Jā, nu, teiksim, ir Venepaks un vēl tur 3-4 spēlētāji, kam ir viens liels pakomāts un viņš atrastos centrāla tirgu? Nē, es nebiju domājis viens pa Latviju, bet teiksim, tie paši 200 vai 400 pa Latviju, bet ka tos operē nevis tieši Venepaks, bet vispār tirgus spēlētāji kā infrastruktūra, līdzīgi kā šosei, taču nebūvē savu šosei, tu brauc pa koplietošanas. Izmēra ziņā viņš aizņem tikpat daudz vietas, kā pašreiz aizņem visi šie 5 vai 6, kas stāv. Ja? Jo viņi visi ir pilni, tic man, visi pakomāti ir pilni. Bet katrs tomēr spēj piedāvāt kaut ko savu, ar ko viņš ir individuāls. Noteikti, kad citi konkurentiem ir savas priekšrocības. Pieņemsim, vai tu zināji, ka Venepak ir bezkontakta pakomāts? Tev nekas nav, tev pat nav jāpieskarās ekrānā. Tur nav jābakst, jo reizēm saulēnā dienā diezgan grūti redzēt, kas tur vispār ir. Tev atnāk uz telefonu īziņa, tu viņu atver īziņu, tev tur parādās QR kods, tu viņu parādi skanerim, un tev atverās durtiņas, un viss. Jā, jo šobrīd, tur kaut kāds, cik es esmu spaidījis, tur saņemt, un kas tur kods jāievada. Jā, saņemt, un īpaši problēma veidojas tajā, ka tev vajag aizsūtīt. Un tu esi nevis sagatavojis iepriekš mājās, bet
vai arī es sagatavojos mājās, un tad tev parādās 13 zīmju numurs, kas tev ir jāievada. Un tu tur skaties, un tu kādu zīmi tur netīšām sajauc. Tu nezini, mums gadījumā tas ir QR kods, atkal tu noskanē, tev atverās tās durtiņas iezīmētās, un viss. Ja es pareizi saprotu, tad Venepaks ietrīt tādu, zinām, integrācijas ceļu sadarbībā ar e-komersantiem, kas piedāvā e-komersantiem izvietot savus preču atlikumus jau Venepaka terminālos, lai tā sūtījuma piegāde klientam būtu ātrāka un arī droši vien optimālāka no resursu patērēļa viedokļa. Šo pasaulē sauc par 3PL vai arī trešās puses nodrošinātājs loģistikas pakalpojums. Kā tas strādā? Es ieskicēšu. Piemēram, tev ir savs mini uzņēmums. Tu lej sveces brīvajā brīdī. Un tev tas sveču liešana ir aizgājusi, tev jau ir sava klientu datu bāze, kas regulāri veic pasūtījumus, un tad tas biznesa aug, un tu saproti, ka tev kaut kādā mirklī ir nepieciešamas noliktavas telpas, ir darbinieks, ir kaut kādas vēl papildus lietas kā aplīmēšana, sapakošana, nosūtīšana, un tā visa procesa organizēšana. Tad tas, ko Venepaks šobrīd veiksmīgi jau vairākus gadus nodarbojas Lietuvā un arī šī gada vasarā ienāks Latvijā, ka mēs nodrošinām šo te pilna spektra pakalpojumu šeit uz vietas. Tad tā ir noliktava, kurā mēs uzglabājam tavu preci, un tu atbildi tavā pusē ir tikai mārketings un mājaslapa. Un mums viņi ir saintegrēti, un tiklīdz ienāk pasūtījums, tā mēs viņu saņemam. Mēs paņemam to tavu sveci no plaukta, mēs viņu, ja vajadzīgs, aplīmējam ar latviešu tulkojumu, iepakojam smuku, uzlīmējam uzlīmi un uzreiz iedodam kurjeram un aizvedam. Respektīvi, jums roka ir piešauta noliktavas darbībā, un jums šis te sanāks visticamāk daudz labāk un arī iespējams pat lētāk nekā attiecīgiem komersantam uzturēt savu noliktavu. Pilnīgi noteikti lētāk un arī vienkāršāk. Jo, domājies, ka tev ir sava noliktava, tev ir jādomā par darbinieku atlasi, par darbinieku algu, par uzturēšanu, par pakošanu, par kurjera izsaukšanu un pēc tam aizvešanu. Un tas ir tikai viens, bet vēl ir visi tādi juridiskie lietas, kā pieņemsim, darbinieka apmācība par darba drošību, darba drošības speciālista noma, ugunsdzēsēja apmācības. Tādi mazi sīkumi, bet kas ir nepieciešami ja tev ir tā noliktavas telpa, pat ja tā ir garāža, kurā tu veic komercdarbību. Tad, principā, tevis minētajā piemērā es salēju tās sveces, man jau ir kaut kāds atlikums veidojas, aizvedu uz Venepaku, atstāju, mēs atbraucam pakaļ. Tas kaut kā tiek tur, kurējais veids pa kādu cenu, un attiecīgi tiklīdz ir mājaslapā pasūtījums, jūs jau saņemat signālu, pakojat un sūtat. Principā tas varētu uzlabot arī to ātrumu. Noteikti klientu apmierinātība, jo viens no klients, kad veic pasūtījumu, viņš jau grib jau tagad saņemt. Citu par šo runājot, ASV tas diezgan izplatīti ir, ka tajā pašā dienā tas izklausās pilnīgi traki, ņemot vērā ASV izmēru un visu to. Latvija ir tad maza valsts, bet arī diezgan cilvēki dzīvo, ja neskait Rīgu, tā diezgan decentralizēta. Mums ir uz tā 1 kvadrātkilometru vidējais 428 cilvēki, bet tas ir atkal vidēji. Ir vietas, kur droši vien ir tikai daži. Kā tu skaties, vai ir uz to jāiet? Jo šobrīd ir 24 stundu solījums, vai ir jāiet uz to tajā pašā dienā? Mēs noteikti uz to ejam, un ir arī atsevišķi pakalpojumi un atsevišķi klienti, ar kuriem mums jau šobrīd ir vienošanās, ka mēs piegādājam tajā pašā dienā. Mēs arī veicam vēlās piegādes līdz 10. vakarā, arī veicam papildus piegādes sestdienās, vai tas ir tieši biznesa klientiem. Bet kaut kāda varbūt ir sensitīvas industrijas vai produkti. Kāpēc to vajag? Kur mums tādas steigti ir iezagusies? Tā nav tāda objektīva steigta, tā ir vienkārši nepacietība. Tā ir nepacietība un arī tā, ar ko tu izcelies konkurentu vidū. Kas ir tas unikālais, tas pārdošanas punkts, ar ko tu ej? Bet es personīgi e-komercijas tirgu jau 10 gadus strādāju, un es tev varu pateikt, ka mēs katra valsts, pat Eiropā, ir pavisam citi ieradumi. Ja Lielbritānijā e-komercija ļoti attīstīta, tas sastāv jau pat ievērojumu procentu no koprodukta, viņiem nav vispār šīs pašas dienas piegādes. Nekam, pat pārtiks produktam. Viņiem viss ir tikai nākamā diena un pēc tam. Savukārt, pieņemsim, Spānijā
viņiem ir tāda tendence, ka cilvēks aiziet uz veikalu, šajā gadījumā pārtiks veikalu, sapērk visu, atdod pārdevējiem, un tad viņam atved uz mājām. Un viņš iet tukšām rokām mājās? Jā. Kur tā loģika ir? Tā viņiem ir pieņemts. Un visgrūtāk, e-komercijā visgrūtāk ir laust cilvēka rutīnu un pieradumu. Ja var mazliet par e-komercijas pieredzi, ko tu pieminēji mazumtirniecībā, tu biji Maksims Atzarā, kas atbild par e-komerciju. Tas kaut kā pārtapis, nesapratu to mirkli, bet par Barbora. Jā. Kas tagad ir redzama, ka ir spilgti sarkani busiņi, tur nesās un vad. Man ģimenē arī sieva ļoti ir aizrausies, saspiež visu man atved. Un tur gan starp citu tajā pašā dienā bieži vien. Kā bija to laust? Jo, man liekas, tas varētu būt tāds milzīgs, tāds iekšējs kaut kāds tāds šķērslis, kā tagad pārtika, un es tagad pats viņu neizvēlēšos, un kad, ja nu atvedīs sapūvušu savu kādu, un kas tad tagad būs, kā bija tas ceļš? Pirms Covid bija ļoti, ļoti grūti, jo toreiz es atvēru e-Maksimu, un tas bija tā kā pirmais e-komercijas veikals, kur nu vēl pārtikas Latvijā, tas bija 13. gads. Un atceries 13. gadā, kurš varēja iedomāties vispār kaut ko internetā pasūtīt? Kaut kādu tur, nezinu, labi, e-bais bija, jā, mēs visi zinājām par Amazon, bet grāmatas, varbūt elektroniku, varētu. Bet tieši kā tu saki, tomātus. Kurš tomāts? Un latvietim laust pieradumu, rutīnu, jo mēs taču bijām pieraduši katru dienu iet vienu dienu pēc piena, nākamajā dienā pēc siera. Tas kā notikums. Jā, tas mums bija izklaide. Latvietim nacionālā izklaide ir sestdienās iet uz veikalu, uz lielo tirdzniecības centru. Un, ļoti, ļoti grūti. Tas bija lēns ceļš Latvijā. Lietuvā nedaudz ātrāk aizgāja. Lietuva mums ir attīstītāka tādā ziņā. Arī Igaunija ir attīstītāka vai ātrāk uzsūc. Mēs esam pieraduši, ka viņi ir bišķi attīstītāki, mēs tur kaut kur mazliet... Mēs kaut kur, mums tiem latviešiem tas kultrums ir ļoti... Tad mēs pastamies uz visiem viņu grābekļiem, uz kā viņi uzkāpj, un tad mēs tā nedaram. Tieši tā. Ir atsevišķi joks par investīcijām un baltiešiem, kā mums katrs, kā mēs atsevišķi to uzsveram. Bet ko tas no mums prasīja? Mēs ļoti daudz ieguldījām un investējām tieši izglītošanā. Cilvēku izglītīšanā caur dažādiem mārketinga materiāliem, caur video, caur pieredzi, caur klientu apkalpošanas kvalitātes standartiem. Un tad pienāca Covid, un tad cilvēkiem vienkārši dabīgi nācās. Un tā arī turpinās. Dažādi starptautiski pētījumi rāda, ka sievietes biznesā tas kopumā ir uz labu. Uzņēmumu inovētspēja pieauga, peļņas rādītāji uzlabojas. Es jautāšu Sanitei arī par to, kā viņai šķiet, vai sievietei biznesā ir jābūt, un kāda ir viņas pozīcija un cik aktīva tā ir. Kas man kā sievietē ir svarīgi, ir, ka mani novērtē pēc manas prāta spējām, nevis pēc mana dzimuma vai izskata. Īpaši, kad ir bijuši arī grūtības, kad ir bērni gaidīti. Tu vienmēr, es ļoti atceros, kad es biju stāvoklī ar bērniem, es ļoti uztraucos, vai mani kāds sagaidīs atpakaļ. Un tad, kad es kāpu augstāk pa karjeras kāpnēm, tad jau neviens tevi gaidīt negrib. Un tas varbūt ir viens no iemesliem, kāpēc man ir tikai 2 bērni, nevis vairāk. Tāpēc, ka es jau biju kaut kādā līmenī sasniegusi to vadītāju līmeni, kurā es vēlējos nonākt, un bija ļoti bailīgi viņi aiziet no viņa, vai mani tur sagaidīs atpakaļ, kad pieņems, jo tas vadītājs jau vairs nav tāds cilvēks, kas ir viegli rotējams. Tur varbūt ir speciāls līmenis, viegli rotējams, un tev vienmēr būs vieta, kur atgriezties, bet vadītājs tev ir jāpierāda un tur jābūt. Un es arī jūtu to stigmu pēc tam, ka sieviete varbūt tur vairāk ņem slimības lapu, jo viņai ir mazi bērni, pēc tam, ka varbūt viņai ir kaut kādas citas prioritātes, kā ģimene, nevis darbs, un arī izskats. Diemžēl tā ir, kad vairāk paskatās uz tevi, kā uz sievieti, liekas, ka tur, varbūt nezinu, kāpēc viņa ir tajā darbā, ko viņa dara, jo pēc izskata viņa neizskatās, varbūt, ka viņa atbilst tai kvalifikācijai. Tāpēc, es vairāk vēlētos, kad ar mani novērtē, ir pēc manā paveiktā, pēc mana sasniegtā, pēc mana CV, un es pat negribētu likt vārdu vai dzimumu, bet tieši pēc paveiktā un nevis kā es izskatos, vai kas es esmu, vai kas ir mana ģimene, bet tieši paveiktā. Noslēdzot mūsu sarunu, varbūt tu vari ieskicēt, kā tu redzi
Tādu no patērētāja perspektīvas nākotnes iepirkšanos, e-komerciju, droši vien visticamāk, kā tu redzi vispār jūsu nozares tādu, bet ne tik daudz, kas te ir, bet drīzāk uz āru redzamā daļa. Kādas ir tendences, kas ir sagaidāms? Es domāju, ka aizvien vairāk un vairāk e-komercija pieaugs, un tas būs nevis 1% no tautsaimniecības koprodukta, bet vairāk. Viss par to liecina. Jā, šobrīd ir nedaudz stagnācija, bet tas vilnīts pāries un atkal viss būs kārtībā. Noteikti attīstīsies pakomātu pieejamība, pakomātu tīkls. Šis, kas arī plānots šim gadam, tas nav viss. Attīstīsies šie privātie mazie pakomāti pie mājām. Mēs aizvien vairāk gribēsim pavadīt laiku ārpus darba telpām, ārpus mājām, bet mēs vēlēsimies saņemt to pakalpojumu, pie kā mēs esam pieraduši, tādā pašā kvalitātē vai pat labākā. Un tiklīdz ienāks kāda inovācija, mēs viņu pieņemsim par standartu, ja viņa būs mums ērta, mēs viņu pieņemsim par standartu un mēs sagaidīsim to no visiem pārējiem. Ja pieņemsim, būs tā vienas dienas piegāde un es viņu pie viņa būšu pieradusi, es sagaidīšu to kā standartu arī no pārējiem citiem un mums vajadzēs pielāgoties. Mēs arī daudz strādājam pie pakalpojumu izsakojamības. Ja pašreiz mēs aizsūtam tikai laiku, cikos apmēram mēs būsim, tur stundas vai 2 stundu intervāls. Nākotnē mēs varētu sagaidīt, ka klients varēs izsakot busiņam, ka viņš ir aiz stūra. Līdzīgi kā taksometrs, kad es redzu, cik tālu ir, kad būs. Varu jau laicīgi iziet ārā, pie mājas, pie kāpņu telpas sagaidīt kurjeru. Viss ir par ērtumu, par klienta, kā viņam atvieglot ikdienu, uzlabot pieredzi. Kad atvadās cilvēki tavā nozarē, ko viņi novēl viens otram? Makšķernieks saka, neatsakas, vai šoferiem saka, laikam, lai labs ceļavējš, vai Lukas saka, lai nav bedru, Lai nav bedru, to nevar Rīgā un Latvijā novēlēt. Ko mums tev novēlēt? Ko novēlēt? Daudz paciņas. Daudz paciņas un Tā tāda miedarbība, tāda enerģijas apmaiņas ar cilvēkiem. Jā, lai kustās, lai turpina iesākt to. Un lai mūsu klientiem ir labi biznesa attīstās un arī mūsu veiksmes. Tad sanāk, lai paciņas ir ar jums un arī ar jums, lai visiem vispār. Paldies par sarunu. Paldies.